Sveicināti! Kas ir Eiropa? Pirmajā brīdī atbilde liekas vienkārša. Tas taču ir viens no 7 pasaules kontinentiem. Bet patiesībā atbilde nav nemaz tik vienkārša, jo, ja skatāmies tīri ģeogrāfiski, tad Eiropa ir tikai lielākā Eirāzijas kontinenta pussala, jo nav īstu ģeogrāfisku robežu, kas atšķirtu Eiropu no Āzijas. Tātad Eiropa neatbilst parastai kontinenta definīcijai. Kad runājam par Eiropas robežām, tad tās austrumos tās ir definētas tikai cilvēku prātos, nevis fiziski. Eiropa ir vairāk kā jēdziens, kā kultūrvēsturisks reģions, kuru veido tā cilvēki, to kultūra un uzskati un kopējā vēsturiskā pieredze. Bet kā vispār radās šī ideja par Eiropu un eiropiešiem? Ko nozīmē šis vārds un kā noteikt, līdz kurienei stiepjās Eiropa un kur tā beidzās? Un kā galu galā caur gadsimtiem attīstījās ideja par Eiropu? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Vārda Eiropa nozīme. Pastāv vismaz 3 versijas par vārda Eiropa izcelsmi. Pirmā, ka tas veidojies no 2 grieķu valodas vārdu euris un ops savienojuma. Euris tulkojas kā plašs, plats, bet ops var tulkoties gan kā seja, gan kā acis. Tā kā iespējamie tulkojumi ir platā seja, plašās acis, vai iespējams plašais skatiens, plašs redzējiens. Versija par vārda grieķisko izcelsmi ir diezgan ticama, jo tēli ar nosaukumu Eiropa ir gana plaši izplatīti grieķu mitoloģijā. Kā arī grieķi ir tie, kas pirmie aktīvi sāka lietot šo nosaukumu šī kontinenta apzīmēšanai. Cita versija ir, ka nosaukums nāk no ārienes, no tautām, kas dzīvoja uz austrumiem no Eiropas. Tā piemēram akādiešu valodā vārds erebu nozīmē norietēt, tātad zeme, kur noriet saule. Bet feniķiešu valodā ir vārds ereb, kas nozīmē vakars, vakari. Tātad arī saistīts ar laiku, kad noriet saule, jeb virzienu, kurp tā noriet. Gan akādieši, gan feniķieši dzīvoja reģionā, ko mūsdienās sauc par tuvajiem austrumiem. Abos gadījumos grieķu zemes, gan arī Eiropa kopumā, atradās uz rietumiem no šo tautu skatu punkta. Arī versijai par šo ārējo izcelsmi ir savs pamatojums. Piemēram tas, ka grieķu mitoloģijā pastāv stāsts par feniķiešu princesi, kuras vārds ir Eiropa, un kuru nolaupa dievs Zeus, kurš to aizved uz Krētas salu. Šajā variantā sanāk, ka Eiropa it kā tiek saistīta ar Feniķiju. Tomēr, lai gan šis grieķu stāsts par Eiropu ir izpelnījies vislielāko atpazīstamību mūsdienās, grieķu mitoloģijā pastāv arī citi mīti, kas iesaista Eiropas tēlu. Grieķu mitoloģija pati par sevi nav viendabīga. Tajā pastāv daudzas variācijas par līdzīgiem stāstiem. Stāsts par Eiropu var ievērojami atšķirties dažādos Grieķijas reģionos. Tā piemēram, vienā stāsta versijā Eiropa ir Titāna okeāna meita. Un jā, mūsdienās daudzās valodās plaši lietotais vārds okeāns ir cēlies no šī grieķu mitoloģijas Titāna vārda. Citā mītā Eiropa tiek pieminēta kā leģendārā Lībijas karaļa Danausa sieva, bet vēl citā mītā Eiropa tiek saistīta ar grieķu dievieti Dēmetru, kas ir ražas un lauksaimniecības dieviete. Un vēl citā versijā Eiropa ir nevis Zeva, bet jūras dieva Poseidona mīļākā. Arī izplatītākajam mītam par Zevu, kurš nolaupa princesi Eiropu buļļa veidolā, ir citas interesantas detaļas. Piemēram, Eiropas un Zeva dēli Minos, Radamantus un Serpedons. Minos un Radamantus kļūst par Krētas karaļiem,
bet vēlāk par mirušo valstības soģiem. Bet Serpedons vēlāk cīnās Trojas karā trojiešu pusē. Tādēļ redzam, ka Eiropas stāsts dažādās versijās bija diezgan izplatīts Grieķijā. Tagad būtu grūti pateikt, kurš no šiem stāstiem ir ar senāko izcelsmi, bet redzam, ka daudzās no versijām Eiropa tiek saistīta ar grieķu dieviem, vai pat pati tiek pielīdzināta dievietei, šajā gadījumā Demetrai, ražas un lauksaimniecības dievietei. Tādēļ ir versija, ka sākotnēja Eiropa grieķu mitoloģijā varētu būt bijusi tāda kā zemes un auglības dieviete. Uz to varētu norādīt arī viņas biežā saistība ar ūdens vai pērkona dieviem, kas abi saistāmi ar auglību, ko zeme saņem, lai radītu ražu. Tomēr šī versija nav līdz galam pierādīta. Par Eiropas nolaupīšanas mīta izcelsmi nav vienas vienīgas atbildes. Vieni pētnieki uzsver Krētas vērša simboliku un valdnieku dinastijas izveidi, citi austrumu feniķiešu kontaktu slāni, vēl citi nosaukuma izcelsmi kā rietumu apzīmējumu. Iespējams, mīts ir šo vairāko slāņu saplūdums. Pirmie teksti par Eiropu un eiropiešiem. Lai kā arī būtu ar mīta izcelsmi, grieķi bija pirmie, kuri deva Eiropas nosaukumu šim kontinentam. Viņi bija arī pirmie, kas deva mums pārējos pazīstamos kontinenta nosaukumus. Uz austrumiem Āzija, uz dienvidiem aiz vidusjūras Āfrika. Patiesībā gan jāsaka, ka grieķi Āfrikas kontinentu sauca par Lībiju. Nosaukumu Āfrika vēlāk drīzāk ieviesa romieši. Tomēr ar kontinentiem viss nebija tik vienkārši. Ja robeža starp Eiropu un Lībiju bija viegli nosakāma, tad ar Āziju bija grūtāk. Būtībā visi grieķi piekrita, ka Eiropas robeža ir Bosfora jūras šaurums, kas ir jūras šaurums mūsdienu ziemeļu rietumu Turcijā. Bet par teritorijām tālāk uz ziemeļiem robeža nebija tik viegli nosakāma. Visbiežāk pieņemtā robeža bija Donas upe, toreiz saukta par Tanais, kas bija upe mūsdienu Dienvidkrievijā, nedaudz aiz mūsdienu Ukrainas austrumu robežas. Vēl viena upe, ko mēdza uzskatīt par Eiropas un Āzijas robežu, bija Phasis upe mūsdienu Grūzijas teritorijā, kuru mūsdienās sauc par Rioni. Ar tā laika Eiropas kontinenta robežām esam tikuši skaidrībā, bet vai šajos senajos laikos pastāvēja jēdziens eiropieši kā cilvēku grupai, kuru vieno kādas līdzīgas iezīmes? Lai gan tajā laikā nosaukums eiropieši nebija tik izplatīts kā pats kontinenta nosaukums, zināms uzskats par šī kontinenta cilvēkiem tomēr jau pastāvēja. Tā piemēram Aristotelis savā darbā Politika runāja par to, ka augstais Eiropas klimats esot darījis tās iedzīvotājus garīgus un drosmīgus, taču mazāk inteliģentus un prasmīgus. Viņš raksturoja Eiropas iedzīvotājus kā brīvību mīlošus, taču bez lieliem sasniegumiem mākslā, arhitektūrā, zinātnē un citās nozarēs. Turpretim Āzijas iedzīvotājus viņš raksturoja kā gudrākus un prasmīgākus, taču ne tik garīgus, drīzāk pasīvākus. Viņaprāt, tie vieglāk pakļaujoties svešai pārvaldei. Savukārt par pašiem grieķiem viņš rakstīja, ka tie atrodoties pa vidu starp Eiropu un Āziju, tāpēc viņiem piemītot abu kontinentu labākās īpašības. Grieķi esot gan inteliģenti un prasmīgi, gan arī brīvību mīloši, kas ļaujot tiem izstrādāt un pieņemt attīstītākas pārvaldes formas. Citos tekstos grieķis Teopoms teicis apgalvojumu: Eiropa nekad nav radījusi tādu vīru kā Filips, Aminta dēls. Šis Filips bija Aleksandra lielā tēvs. Cits grieķis Pausānijs teica, ka šis pats Aleksandrs esot bijis pirmais eiropietis, kurš ieguvis ziloņus. Tā kā redzam, ka zināms priekšstats par kaut kādiem cilvēkiem, kas asociējas ar Eiropu, senajiem grieķiem ir bijis.
Uzskati par Eiropu Romas laikā. Romieši turpināja grieķu tradīciju un iedalīja pasauli 3 kontinentos, no kuriem viens saucās Eiropa. Arī romieši kā robežu starp šiem kontinentiem nosauca Nīlas upi, kas atdala Eiropu no Āfrikas, un Donu, tad sauktu par Tanais, kā robežu starp Eiropu un Āziju. Vēlāk romieši deva Eiropas nosaukumu vienai no savām provincēm, bijušajam Trāķijas reģionam. Arī pie romiešiem bija pazīstams mīts par to, ka dievs Jupiters, Zeva vietā, nolaupa Eiropu pārvērties par vērsi. Ļoti iespējams, ka šis stāsts bija pārņemts no grieķiem. Papildus tam pastāv arī daži citi citāti no romiešu autoru darbiem, kas ļauj uzzināt ko vairāk par to, ko tie domāja par Eiropu. Tā piemēram Vergīlijs savā slavenajā darbā Eneīda rakstīja: Toreiz liktenis pavēlēja, ka no Itālijas krastiem celsies karš, kas satricinās Āzijas kroni ar Eiropas ieročiem, un ka lielas tautas sacelsies viena pret otru likteņa noliktajā cīņā. Marks Terencijs Varro rakstīja: Ja salīdzina visas zemes, tad Itālija pārspēja visas citas, jo tā ir vispiemērotākā cilvēku uzturam un kultivēšanai, jo pirmkārt tā atrodas Eiropā, kur klimats ir mērenāks nekā Āzijā vai Āfrikā. Tādēļ zeme ir auglīgāka, gada laiki līdzsvarotāki un cilvēku darbs dod bagātīgākus augļus. Plīnijs vecākais savā darbā Naturalis Historia rakstīja: Eiropa ir zemes skaistākā daļa, tautu auģu māte. Tā, kas radījusi to tautu, kura ar savu varu ir pakļāvusi visas citas. Tā ir zeme ar vismērenāko klimatu, ar vislielāko dabas daudzveidību, ar tautām, kas pārspēj citas gan ar prātu, gan ar spēku. Kasijs Dions savā darbā Romas vēsture rakstīja: Hanibāls bija pirmais no tiem, kas nebija eiropieši, kurš ar karaspēku šķērsoja Alpus un iebruka Itālijā, izraisot romiešiem vislielākās bailes. Līdz beidzot nonākam jau pie laikiem, kad Romā ienāca kristietība. Eisebijs no Cēzarejas savā darbā Chronografija rakstīja: No Jāfeta dēliem cēlušās tautas, kas apdzīvo visu Eiropu un salas jūrā līdz pat rietumu robežām. Tādējādi Eiropas tautas savā izcelsmē ir vienotas caur Jāfeta dzimtu. Šeit redzam, ka, lai gan tāda Eiropas identitāte kā mūsdienās Romā nepastāvēja, šāds pieejams asociē cilvēkus ar noteiktu kontinentu un piedēvēt tiem noteiktas rakstura īpašības un paveiktos darbus, noteikti jau pastāvēja. Tieši Romas laikā parādījās arī uzskati, kas Eiropu, jeb precīzāk tās iedzīvotājus, sāka saistīt ar noteiktiem reliģiskajiem motīviem – kristietību. Uzskati par Eiropu viduslaikos. Tad nu nonākam pie laika pēc Rietumu Romas krišanas, kad kristietība sāka ienākt arī tālākos Eiropas kontinenta nostūros. Šajā laikā kristietības identitāte noteikti ir izteiktāka nekā jebkāda Eiropas identitāte, bet ir vietas, kur tās savdabīgi pārklājās. Piemēram, viens no slavenākajiem viduslaiku valdniekiem, Kārlis Lielais, valdnieks, kurš tika kronēts par Svētās Romas imperatoru, zemi, kuras teritorija apvienoja mūsdienu Franciju, Vāciju un Ziemeļitāliju, tika saukts ne tikai par Svētās Romas imperatoru, bet arī par Eiropas tēvu. Šis tituls viņam tika piedāvāts latīņu valodas dzejolī Paderborn Epic, kurš tika publicēts vēl Kārļa lielā laikā. Līdzīgs tituls tika veltīts arī vēlākam Svētās Romas imperatoram Kārlim V, kurš gan dzīvoja 16. gadsimta beigās, laikā, ko parasti vairs neuzskata par viduslaikiem. Arī mūsdienās, kad meklē kādas saknes lielākai Eiropas vienotībai, cilvēki nereti nonāk pie Kārļa lielā.
Viņš simbolizē Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas un Itālijas apvienošanos, vai vismaz daļas no šīm valstīm. Svētā Romas impērija Kārļa lielā valdīšanas beigās, kas bija 9. gadsimta sākumā, diezgan labi sakrīt ar valstīm, kuras veidoja sākotnējo Eiropas Savienību. Viduslaikos redzam arī, ka klasiskais grieķu un romiešu mīts par Eiropas nolaupīšanu tiek pārveidots. Tā 14. gadsimta franču darbā Ovide Moralis tika rakstīts: Jupīters, kas sevi pārvērta par vērsi, nozīmē mūsu kungu Jēzu Kristu, kurš ietērpies miesas apvalkā ienāca pasaulē cilvēka veidolā. Eiropa apzīmē saprātīgo dvēseli, kuru Dievs mīl ar pastāvīgu mīlestību. Jūra ir bīstama pasaule, kur dvēsele bieži nonāk briesmās. Kad vērsis viņu nes sev līdzi, tas ir Jēzus Kristus bez vilcināšanās, kas paņem dvēseli savā žēlastībā un aizved to pie sevis debesīs. Svarīgs punkts kopīgas eiropiešu identitātes veidošanā parādījās krusta karu laikā. Tad tas bija tiešā veidā saistīts ar rietumu katoļu baznīcas izplatību. Tieši šajā laikā liela daļa Eiropas valdnieku sāka apzināties sevi kā vienas kopīgas idejas, šajā gadījumā kristietības vadīti. Krusta karu laikā Eiropa sāka funkcionēt kā vienota telpa, ne tikai vārdos, bet arī darbībā. Krustneši nāca no dažādām zemēm – Francijas, Vācijas, Itālijas, Anglijas, bet dodoties uz svēto zemi, viņi darbojās kopā kā vienoti cilvēki. Paši sevi viņi sāka redzēt kā piederīgus vienai pasaulē, kas atradās pretstatā citai, šajā gadījumā islama pasaulē. Pie tam tieši šajā laikā daudzas zemes, kuras atradās ārpus Eiropas kontinenta, bet arī vēsturiski bija kristīgas, bija nonākušas musulmaņu pārvaldībā un zaudēja savu agrāko identitāti. Īpaši, ja runājam par Ziemeļāfriku un tuvajiem austrumiem. Notika stingrs divu pasauļu pretnostatījums, kas skaidri noteica robežu starp tā saucamajiem savējiem un svešajiem. Tā vairs nebija tikai ģeogrāfiska robeža, bet jau ideoloģiska, reliģiska robeža. Vienīgās grūtības, tāpat kā iepriekš, joprojām sagādāja Eiropas austrumu robeža. To tagad sāka nospraust starp rietumu un austrumu kristietības robežu. Tajā pašā laikā nevarētu teikt, ka Eiropas jēdziens tad tika veidots no jauna. Tas drīzāk salīmēja kopā vairākus senos slāņus – grieķu ģeogrāfiju, romiešu likumus un rietumu kristietības pasaules skatījumu. Tieši viduslaikos radās iedīgļi, kas vēlākos laikos kalpoja par stimulu nacionālo valstu izveidei. Kristietības iespaidā tika pamesta senā paplašināto ģimeņu jeb klanu sistēma, kas vēlāk pavēra ceļu nacionālajai apziņai, kad par savā starpā saistītiem sāka uzskatīt visus līdzīgā valodā runājošos, ne tikai cilvēkus, ar kuriem tos saistīja tuvākas vai tālākas radniecīgās saites. Tajā pašā laikā bija novērojamas arī pirmās globālisma pazīmes. Ne globālisma vispasaules līmenī, bet tieši Eiropas mērogā. Tās vislabāk izpaudās latīņu valodas lietojumā. Sākotnēji latīņu valoda Eiropā izplatījās līdz ar kristietību. Tā kļuva par galveno rakstu valodu lielākajā daļā Eiropas, arī vietās, kurās iepriekš nemaz nebija rakstības. Viduslaiki bija laiks, kad Eiropā sāka veidoties pirmās universitātes, un galvenā vai bieži pat vienīgā studiju valoda šajā laikā bija latīņu valoda. Tas izveidoja situāciju, kurā ne tikai Eiropas garīdznieki pārzināja latīņu valodu, bet arī viss intelektuālais slānis. Būtībā izglītots cilvēks no jebkuras Eiropas valsts varēja doties uz citu Eiropas valsti, vismaz to, kurā bija rietumu kristietības paveids, un tur, satiekot vietējās inteliģences pārstāvjus,
bez problēmām sarunāties vai sarakstīties ar tiem latīniski, pat ja nesaprata viens otra dzimto valodu. Līdzīgi bija arī ar literatūru, gan garīgo, gan laicīgo. Tas veidoja tādu kā kopēju Eiropas intelektuālo telpu, kuru varēja izmantot jebkurš izglītotais eiropietis. Vēl viens nozīmīgs mantojums no romiešu laikiem bija tiesību tradīcija. Viduslaiku Eiropā vismaz daļēji gan saglabājās vietējo tautu paražu tiesības, tomēr arvien lielāku ietekmi ieguva romiešu juridiskā domāšana. Katoļu baznīca izveidoja kanonisko tiesību sistēmu, kas daudz ko pārņēma no romiešu tiesībām. To pastiprināja arī tas, ka romiešu tiesības tika studētas jau sākot ar 12. gadsimta universitātēm. Tas būtiski ietekmēja kopīgu Eiropas tiesisko tradīciju attīstību. Viens no redzamākajiem romiešu tiesību mantojumiem bija princips, ka pierādīšanas pienākums gulstās uz apsūdzētāju, nevis uz apsūdzēto. Tas nozīmē, ka ar vienkāršu apgalvojumu nepietika. Savas prasības bija jāpamato ar pierādījumiem. Šis princips viduslaikos kļuva par romiešu kanonisko tiesību procesa pamatu un vēlāk pārauga mūsdienu pazīstamajā uzskatā, ka cilvēks nav vainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta. Bieži uzskata, ka tieši viduslaiki ir laiks, kad radās saknes modernajai Eiropas identitātei. Lai gan šis jēdziens ir radies jau seno grieķu un romiešu laikos, tiešā saikne ar grieķiem un romiešiem tika vismaz daļēji pārauta. Viduslaiku Eiropa pārņēma tikai atsevišķus šo civilizāciju sasniegumus, bet izteiktāka atgriešanās pie antīkajām vērtībām notika Renesanses laikā. Tas iesākās ar antīko autoru darbu pētīšanu, iedvesmošanos no šo laiku sasniegumiem, un rezultātā tas deva tādu stimulu, kas ļāva aiziet vēl daudz tālāk, nekā jebkurš antīko laiku eiropietis bija iedomājies. Uzskati par Eiropu Renesanses un apgaismības laikmetā. Renesanses un vēlākais apgaismības gadsimts ir laiks, kad varētu teikt, ka pa īstam sāk veidoties tāda Eiropas un eiropiešu identitāte, kādu to pazīstam šodien. Kristietība vai cita ticība šajā laikā vairs netika uzskatīta par vienīgo vai galveno identitātes noteicēju. Tā vietā sāka attīstīties daudzas jaunas sociālās idejas. Mainījās Eiropas iedzīvotāju vai vismaz to inteliģences skatījums uz pasauli. Pats galvenais šī laika sasniegums bija zinātniskās metodes ieviešana. Tās rezultātā vairs nepietika tikai ar ticību vien. Viss bija jāpierāda un jādara to tā, lai šo pierādīšanas metodi varētu atkārtot jebkurš cits, kurš sekoja aprakstītajai pētījuma metodei. Ja iepriekš daudzas lietas pasaules kārtībā tika izskaidrotas ar reliģiju, tad Renesanses un apgaismības laikmetā, kas būtībā bija 16. līdz 18. gadsimts, visu sāka izvērtēt kritiski. Nebaidījās atzīt, ka nezin šo parādību patieso iemeslu, kā rezultātā uzsāka aktīvus mēģinājumus to izskaidrot. Tas skāra gan fiziskās lietas un parādības, gan arī iedomātās. Tas bija tas, kas tā brīža Eiropu izcēla uz visas pasaules fona. Pat ja līdzīgas lietas notika arī citu viet, tad jūtami mazākā apjomā. Nevarētu teikt, ka viss, ko šie agrīnie zinātnieki un filozofi apgalvoja, bija patiess. Daudz kas no tā joprojām bija kļūdains, vai pat atklāti kaitīgs sabiedrībai un apkārtējai pasaulei. Taču arī šīs jaunās teorijas un atklājumi varēja nokļūt zem tādas pašas kritikas un apšaubīšanas, kā vecie iepriekšējos gadsimtos radušies maldi. Šajā laikā, kā vēl nekad agrāk, parādījās interese par vēsturi, cilvēku, tautu un veselu civilizāciju izcelsmi, kas ietekmēja moderno nāciju veidošanos. Tas bija process, kas vismaz tajos laikos bija visai unikāla parādība. Attīstījās valsts ideja, tai vairs nebija jābūt saistītai ar baznīcu.
Tā vietā visu valstī sāka noteikt vietējā politiskā elite. Tas bija nākamais solis uz nāciju valsti, kurai pirmsnosacījumi paplašinātās ģimenes ietekmes samazināšana un izbeigšana bija radusies jau viduslaikos. Un šīs izmaiņas neveicināja tikai moderno valstu veidošanos. Tajā pašā laikā aizvien vairāk nostiprinājās vienotība starp dažādu Eiropas valstu inteliģenci. Ap šo laiku, 17. līdz 18. gadsimts, latīņu valodu sāka nomainīt franču valoda, kuru lietoja ne tikai Francijā, bet arī lielā daļā citu Eiropas valstu, vismaz starp augstmaņiem un inteliģenci. Tā dominēja pat vietās, kas tradicionāli netika saistītas ar Eiropu, piemēram, Krievijā. Eiropas valstu inteliģence apmainījās savos iespaidos, uzskatos un jaunākajos atklājumos. Izveidojās tā sauktā Vēstuļu republika, Eiropas zinātnieku un domātāju tīkls, kurā idejas brīvi cirkulēja pāri valstu robežām, radot kopēju Eiropas publisko telpu. Ģeogrāfiskā vai reliģiskā iedalījuma vietā Eiropas jēdzienu sāka noteikt pēc ideoloģijas, pēc ideju apmaiņas. Tieši šajā laikā, pelnīti vai nepelnīti, eiropieši aizvien vairāk sāka uztvert sevi kā progresa, saprāta, zinātnes un brīvības nesējus. Šis priekšstats kļuva par pamatu gan Eiropas pašapziņai, gan arī zināmai izredzētības pārliecībai, ar visu no tām izrietošajām sekām. Ja iepriekš kas tāds balstījās uz pārliecību, ka piederi pareizajai īstenajai reliģijai, tad tagad to saistīja jau ar piederību Eiropas vai plašāk rietumu civilizācijai. Šādi uzskati darbojās divējādi. No vienas puses tas tiešām palīdzēja izplatīt jaunākos zinātnes sasniegumus ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. No otras puses, tas pavēra ceļu citu kontinentu iedzīvotāju apspiešanai un vardarbīgām darbībām pret tiem. Protams, tādas lietas bija notikušas jau pirms tam visos pasaules kontinentos, bet šī bija pirmā reize, kad atsevišķas valstis ko tādu varēja darīt vispasaules līmenī. Ideja par atšķirībām starp Eiropu un Āziju vai Āfriku nebija nekas jauns. Kā jau raidījuma sākumā tika minēts, jau senie grieķi saistīja Eiropas cilvēkus ar brīvības ideju, bet austrumu cilvēkus ar lielāku tendenci pakļauties despotismam. Taču citādi senāk netika izcelts nekāds eiropiešu pārākums. Grieķi pat atzina, ka šie despotiskie austrumnieki tomēr ir prasmīgāki un zinošāki nekā brīvību mīlošie, tomēr mežonīgākie eiropieši. Tagad tas bija mainījies. Tādējādi renesanses un apgaismības laikmetā Eiropa pirmo reizi tika uztverta ne tikai kā vieta vai kultūra, bet kā īpašs civilizācijas virziens, kustība uz zināšanām, progresu un cilvēka pašnoteikšanos. Tieši šajā laikā var teikt, ka pastāvēja jau tāda Eiropas identitāte, kādu to saprotam mūsdienās. Tā balstījās nevairs mītos vai reliģijā vien, bet idejās par saprātu, tiesībām, zinātni un individuālo brīvību. Šoreiz apstāsimies pie šī 18. gadsimta. Tālāko Eiropas identitātes un vienotības idejas attīstību apskatīšu kādā no nākamajiem raidījumiem. Kopumā var secināt, ka sākotnēji Eiropas jēdzienu noteica ģeogrāfija, pēc tam reliģija, bet vēlāk ideoloģija. Līdz beidzot tas nostiprinājās līdz politiskam jēdzienam. Protams, var strīdēties par to, cik pamatoti, bet uzskats par to, ka Eiropas kontinenta iedzīvotāji ir vairāk sašķelti, bet brīvību mīloši, un Āzijas iedzīvotāji ir vairāk vienoti, bet pakļāvīgāk centrālajai varai, ir vairāk kā 2000 gadu sens. Eiropa nav kontinents skatoties pēc ģeogrāfiskām robežām. Tas ir kontinents, ko definē to cilvēki, viņu radītās idejas un darbi. Vēsturiski ilgu laiku Eiropa un eiropieši ne ar ko īpaši neizcēlās uz pārējo kontinentu fona. Varētu pat teikt, ka brīžiem tie pat iepalika atsevišķās nozarēs.
Tā bija spēja atzīt, ka nezini visu, un kāre atklāt jaunus horizontus viduslaiku perioda beigās, kas beidzot radīja Eiropu tādu, kādu to zinām tagad. Vai eiropiešu tieksme apšaubīt visas iepriekš pieņemtās patiesības tos nenovedīs pārāk tālu no savām saknēm? Vai Eiropa gaida vēl kādas tikpat radikālas pārmaiņas, kādas jau pieredzētas? To rādīs tikai laiks. Ar to arī beidzu šo raidījumu par Eiropas un eiropiešu identitātes veidošanos. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par Eiropas izcelsmi. Būšu priecīgs atbildēt uz raidījuma laikā radušajiem jautājumiem. Nākotnē plānoju turpināt izpētīt procesus, kuros veidojās modernā Eiropa, un centīšos rast atbildes uz jautājumiem, vai Eiropai patiešām ir viena kopīga identitāte visiem Eiropas kontinenta valstu iedzīvotājiem, un vai vienotība starp šīm valstīm patiešām ir nepieciešama to nākotnē. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied uz pogas patīk un uz jaunās video popularizēšanas pogas, un padalies tālāk ar šo video. Tāpat vari abonēt šo kanālu, lai nepalaistu garām nākamos raidījumus. Vari arī izteikt savu atbalstu Buy Me a Coffee lapā zem šī video apraksta, ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem video, kā arī dzirdēt raidījumu ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!